Ok, tā, visa zilā komisija ir šeit, ja? Dejam. Tā nav slikdoma, piemēram, ēnu dienā ir tas portāls ēnu dienas vai kas. Bet tas tomēr padara to daudz vienkāršāk. Piekrīt pirmajam punktam un noliedz to 4. Kāpēc tu nolēmi piedalīties jauniešu saimē? Tā ir mana iespēja izteikties un paust savu viedokli interesantu lokā, kur varbūt būs par mani un varbūt ieteiks kaut ko man. Es jau piedalos 2. gadu un vienmēr man tas ir entuziasms un to, ko es gribu darīt kaut ko savā valsts labā un gribu mācīties. Un, ka saka, 100 gadus mācies, 100 gadus strādā. Punkti par to, ka var kaut kā interesēties varētu par Eiropas Savienību un tā tālāk. Un šobrīd to nav jāiekļauj, jo tas jau ir iekšā. Man ir jautājums, kā tieši tu biji domājis veicināt šīs te zināšanas? Es nolēmu piedalīties jauniešu saimā, lai mēģinātu arī pastāstīt par savām idejām, kādas man ir idejas Latvijai. Bet galvenokārt man galvenā motivācija bija piedalīties, lai saprastu, vai man interesē politiķa darbs un kāda ir viņa ikdiena. Par to vērtēm, tas skolas kafejnīcā pārdod vairāk cīsvienās, kas cīsvienas nav tik daudz tauku, piemēram, tas šaubos ar māju to, lai jaunieši ir aptaukojušies. Un es arī daudzēju šobrīd diezgan muļķīga sistēma, piemēram, manā skolā kečupu pārdod nedrīkst, bet kopā ar majonēzi, kas vēl neveselīgāk drīkst. Tad ir jāizdomā kārtīgi. Vai bija viegli aizstāvēt savas idejas un pārliecināt kolēģis? Idejas pastāvēt bija viegli, bet pārliecināt nebija tik viegli, jo dažkārt gāja tā kā tirgus laukumā, kur katrs runā savu, neko nevar saprast. Un, jā, tas bija tas grūtākais starp visu to jucekli pārstāvēt sevi. Tavs viedoklis iesaka daudz plašāk un jāpamato katrs otrais, katrs trešais vārds, par ko tu esi, jo katrs vārds maina nozīmi šim konkrētajam likuma projektam. Vai bija viegli aizstāvēt savu viedokli? Īstenībā nē. Ir jāmāk sev papildināt un pamatot, kāpēc kaut ko gribu. Jauniešu izglītošana tieši lauksaimniecības jautājumos vai popularizēšana. Jauniešu izglītošana vai lauksaimniecības kā potenciāls nozares Viņu interesi viņos raisīt par lauksaimniecību. Kāds ir tavs priekšstats par deputātu darbu? Tas nav viegls darbs. Tas nebūtu nav viegls darbs. Tā nav atsēdēšana, nebūtu nav deguna urbināšana, kā saka tautā. Tas ir tiešām grūts darbs, ka tu reāli sēdi. Sēdi, tev jāsaka visam līdzi. Tas nav viegli. Tas ir tā stundās atsēdēt kā skolā, bet tas tā nav skola, tas ir nopietns darbs. Es pārliecinājos, ka politiķa darbs ir vēl interesantāks nekā es to biju gaidījusi. Man tiešām, es tagad esmu simtprocentīgi pārliecināta, ka es arī vēlos arī studēt šajā jomā un arī varbūt turpmāk kļūt par Latvijas politiķu. Godātā Saeima, godātie viesi, man tiešām ir pateiks prieks par jums šajā zālē un par to, kas notika šodien blakus zālē. Jūs no tribīnas paudāt gan ļoti liberālus uzskatus, gan ļoti konservatīvus uzskatus. Jūs mēģinājāt būt asprātīgi, jūs mēģinājāt būt konstruktīvi, jūs mēģinājāt dažkārt arī būt pat mazliet nekaunīgi. Bet, manuprāt, galvenais ir tas, ka jūs gribējāt te būt, ka jūs neesat vienaldzīgi, ka jūs esat gatavi iesaistīties, nākt ar savām idejām, piedāvāt risinājumus un kā tad kaut ko darīt. Un, manuprāt, jūs pārliecinājāties, ka tas ir darbs, ka tas ir pietiekami grūts darbs, kā jebkas, ko tu gribi izdarīt labi, ko tu gribi izdarīt atbildīgi. Un es ceru, ka jūs pārliecinājāties, ka visvieglākais ir sēdēt malā mājās uz divām, teikt, viss ir slikti, nekas nav labi, ko viņi tur dara, viss ir nepareizi. Vienīgais veids, kā izmainīt to, ir nākt pašām, iesaistīties un mēģināt panākt to, lai ir labāk un lai ir savādāk. Un jūs to šodien apliecinājāt, ka jums nav vienalga, ka jūs gribat darīt. Un jūs apliecinājāt, ka jūs varat, mākat un gribat arī strādāt. Cilvēktiesības juridisko lietu komisija, kā nākotnes politiķi, ir izvēlējusi Sabīni Miķelsonu. Es aicinu Elīnu Freimanu saņemt nākotnes politiķi.
novēlēt nākamais jauniešu saimnes dalībniekiem? Noteikti nebaidīties, parādīt sevi, piedalīties, kandidēt, pastāstīt par savām idejām. Drosmi, vēlmi, ziņkārīgumu un galvenais nebaidīties. Es piedalīšos jauniešu saimā arī nākamgad, jo man patika.